Augusta 2. nedēļas nogalē jau tradicionāli svētkus svin viena no senākajām Latvijas pilsētām – Aizpute, kurai šogad aprit 777. gadskārta, kopš Kurzemes bīskaps Otto Aizputē piešķīris pilsētas tiesības. Sagaidot jubilejas svinības, aizputnieki ir godam strādājuši, lai pašiem un viesiem būtu prieks un gandarījums par paveikto, un tā nebūtu nav nejaušība, ka svētki iesākas ar pārbūvētā un modernizētā centrālā laukuma, jeb atmodas skvēra svinīgu atklāšanu. Paldies ikvienam, lai Aizputs taptu skaistāka, tā vienmēr tīrāka. Tas būtu uzņēmējiem, biedrībām, kas ir mums ļoti aktīvs, un visiem iedzīvotājiem, kas pielieks roku, lai mēs Aizputi varētu ar Aizputi lepoties. 777, ja? Laimīgs skaitlis, to es arī novēlu, lai šis gads Aizputei, un turpmākie gadi, protams, ir veiksmīgi un panākumiem bagāti. Kā mēs visi labi zinām, šis laukums ir ar senu vēsturi. Sākotnēji, senos laikos, šeit bija tirgus laukums, Aizputes vēsturiskais centrs, tad nāca padomju gadi, un kas mums šeit bija? Piemineklis. Un šobrīd, pateicoties Ivaram Šmitam, aizputniekam, arhitektam, kas šo laukumu pārplānoja tādā veidā, lai viņš būtu patīkams gan mums, aizputniekiem, gan mūsu viesiem. Ideja par centrālā laukuma pārbūvi ir radusies jau Aizputes novada laikā, pateicoties Aizputes renesanses biedrības aktivitātei. Darbs pie projekta un tā īstenošanas prasīs 2 gadus. Būvdarbi uzsākti pērnējā rudenī, kas sekmīgi pabeigti šīs vasaras sākumā. Galvenā mana ideja bija likvidēt to sajūtu par to nēsošo Ļeņinu un tās laukuma asējumu pret komunistiskās partijas ēku, bijušo slimnīcu. Un otra lieta bija dot vairāk dzīvības. Vēl papildus likās tāda varbūt klišejiska lieta, bet gribējās kaut kādu to vecpilsētas maketu. Un manuprāt, tēlniekam Kārlim Alainim ir sanācis, teiktu, varbūt pat pasaulē labākais vecpilsētas makets. Makets dažādās vietās varētu būt tagad nedaudz sintētisks. Tās fotogrāfijas bija drusku no dažādiem gadu desmitiem. Tika aptuveni meklētas, savāktas interesantākās mājas, rakursi. Viņš varbūt nav tāda konkrētas gada momentu uzņēmums, bet nedaudz tāds apkopots Aizputes 19. gadsimta tēls. Un katrā ziņā tas bija komandas darbs. Es gribētu pateikt paldies, kas man ir palīdzējis, gan Gunāram, Patrīcijai, Artim, Reinim, Rudolfam, Ivaram un arī, protams, aizputniecei Trīnei Pucenai. Paldies, lai tas makets jūs kalpo un priecē. Laukuma pārbūves un labiekārtošanas projekta izmaksas 283,7 tūkstoši eiro, no tiem 85% ir Eiropas reģionālā attīstības fonda, bet 25% pašvaldības finansējums. Laukums ir kolosāls, darbs ir izdarīts. Protams, ka var redzēt vēl mazas nepabeigts lietiņas kā ekrāns, kas vēl tiks uzstādīts. Mēs ceram, ka nebūs pārāk kliedzošs un tāds, kas iet pretrunā ar laukuma būtību, jo tas izmērs plānojas būt liels, bet ceram, ka viņš iekļausies. Kurā vietā būs ekrāns? Ekrāns būs aiz tā maketa. Jā, tas būs krāsains displejs, kurā būs informācija par pilsētā pieejamajām lietām. Jā. Par labi padarīt darbu vienmēr ir gandarījums, un es domāju, ka tādas sajūtas ir katram, kas ir kaut ko darījis, un ja tas darbs ir sanācis un patīk pašam, būtībā, tad ir labas sajūtas. Plāni īstenībā ir ļoti lieli, gan kopumā par Aizputi, gan arī par šo laukumu, par šī laukuma pārbūvu tālāko 2. kārtu.
jo šitas ir tikai daļa no tā, ko mēs gribam šeit izdarīt. Un par cik Aizputē ļoti aktīvi ir mums tā saucamā renesanses biedrība, kas sevī ietver Aizputas patriots, cilvēks, kas ir saistīts ar Aizputu, kam Aizpute rūp, interesē, un tad kopā mēs visi tālāk plānojam, kādā veidā pārbūvēt šo bijušo veco tirgus laukumu, lai viņš tā kā harmoniski saplūst ar šo jau izbūvēto laukumu. Mums ir ļoti daudz idejas, bet tas, kas mums ir ļoti maz, ir laiks un cilvēki. Un tāpēc tas, kas ir jādara, ka šajā ļoti īsajā laikā, kas mums atvēlēts, ir jāizdara viss iespējamais, lai saglabātu tas, kas mums ir, un to attīstītu. Šodien pats kopā ar jaunu Aizputes ēkas īpašnieku vācu atkritumus vecā ēkā, lai to ēku saglābtu, ja, kuru iespējams kāds cits būtu iegādājies un varbūt nojaucis. Un tās ir tās lietas, par ko mēs cīnāmies, un tas ir tas Aizputs jaunais kods, ka mēs gribam faktiski saglabāt, iekonservēt, attīstīt to, kas mums ir, jo tā ir tā vērtība, jo ja tas viss tiks nojaukts, ielas tiks iztaisnots, tad faktiski Aizputs zaudēs savu identitāti. Senatne dzīva, vērtības mūžīgas. Šāds ir Aizputes svētku motto, atzīmējot mazliet maģisko 777. pilsētas jubileju, ļaujot tik vienam izbaudīt un sajust senās pilsētas stāstus ielās, laukumos un māju pagalmos, kurus uzbūt palīdz gan pašdarbības kolektīvi, gan mūziķi. Īpaša aura kā Allaša svētkos valda Dzirnavu dīķa apkārtnē, kur darbojas radošais bruģis. Tie ir īsti pašu aizputnieku radīti mākslas, dizaina, sajūtu un garšu svētki. Savukārt pie Aizputes jaunās pilsmuižas noskaņu koncertos tiek izdziedātas un arī izdejotas labi zināmas dziesmas, raisot atmiņas un romantisku gaisotni vēl ilgi Tebras krastos. Pirmās lapas plaukus, klausies pērku dūdā. Izmēla akmeņs puķe augst, un naktīs ir rūtās. Ai, zin, gudris ir runās, par to, kas bija, par to, kas būs pēc takās, Viņš jau vidējās paudzes dēļ kolektīvas karogiem. Komunālā pārvalde, jāmēj, Viens no Aizputes pilsētas svētku galvenajiem pasākumiem – Krāšņais svētku gājiens, kurā tradicionāli piedalās iestādes un uzņēmumi, demonstrējot savu izdomu un radošumu, dodoties kopīgajā rīkojumā pa galveno ielu, priecējot gan aizputniekus, gan pilsētas viesus.
savos 777 gados ir jaudīgas enerģijas piepildīta. Te atgriežas jauni un darbīgi cilvēki, kam patiesi rūp savas pilsētas izaugsme, ar pietāti pret vēsturi un skatu nākotnē.